Ja tevī būs aizvainojums, tu sev vienmēr pateiksi, es nebūšu pirmā, es neiešu pirmā atvainoties, es neiešu pirmā runāt, lai viņš dara, kāpēc man tas būtu jādara. Bet jūs jau esat būtībā vienā laivā, viens aiziet uz otru galu, apsēžās un stālo, kad manis te nav. Bet jūs esat joprojām vienā laivā, tik ilgi, kamēr tevī pašā būs šis aizvainojums. Tu spēlēsi aizvainoto un neatrisināsi lietas, kur otrs varbūt vispār nesaprot, par ko tu esi aizvainojusies. Tāpēc, kad viņam nav tavs aizvainojums, viņš nezina, par ko tu esi aizvainojusies, tāpēc jau vien vajag izrunāties. Bet tas nenozīmē, ka jārunāja tieši tad, kad tā problēma ir sāsināta. Bet, ja tu būsi pirmā, tu nenomirsi. Tici man, tu būsi pirmā, tu iemācīsies atvainoties un tu mācīsies vienkārši būt patstāvīga.